Sveicināti visi raidījumi kopā skatītāji un draugi. Šodien mums padomā kāds stāsts, kurā apvienosies gods, lepnums, cīņas spars un futbola kaisle. Jau pēc mēneša jaunā futbolista komanda Auda dosies uz Zviedriju, lai piedalītos vienā no lielākajiem jauniešu turnīriem. Kā viņiem veicās treniņos un vai ir iespēja cerēt arī uz medaļām? Futbola komanda Auda šobrīd aktīvi trenējas, lai jau jūnija mēnesī pārstāvētu Latviju sacensībās ar pasaules stiprākajām bērnu un jauniešu futbola komandām. Un kas zina, varbūt tieši Audā būs arī mūsu nākamie Verpakovski. Futbols ir viens no demokrātiskākajiem sporta veidiem. Bumbas spēles meistarības izkopšanu var uzsākt jau mājas pagalmā. Vajadzīgs vien laukums un, protams, bumba. Futbols līdzās hokejam un basketbolam ir populārākie sporta veidi Latvijā. Futbola klubs Auda dibināts 1969. gadā. Tas ir viens no senākajiem futbola klubiem Latvijā ar savām tradīcijām un viens no retajiem futbola klubiem, kurš ir savas pastāvēšanas laikā spēlējis visās Latvijas čempionāta līgās, sākot no 2. līgas līdz pat ir 3 gadus spēlējis spēcīgāko sabiedrībā virslīgā. Šobrīd klubā trenējas 130 bērni no Ķekavas, Baldonas un Baložiem. Latvijas čempionātā Auda spēlē 8 vecuma grupās. Pēc aptaujām spriežot, skaitījās, ka futbols ir populārākais sporta veids. Bet, ja mēs tā reāli dzīvē prasam, es domāju, daudz redz, kad ir, piemēram, hokejā, Rīgas Dinamo. Mums varbūt nav futbolā tāds viens milzīgs klubs, kas ir starptautiski pazīstams. Bet tomēr, ar futbolu visvairāk bērni nodarbojās. Treniņu intensitāte pieaug proporcionāli spēlētāju vecumam. Severīns, kurš spēlē gan futbolu, gan basketbolu, šobrīd trenējas 5 reizes nedēļā. Lai tiktu sacensībām, ir jāpierāda sevi. Gan treneriem, gan pašam jāmēģina visu labi izdarīt. Lai pašam būtu labāks garstāvoklis, gan pat zināt, ko es varu. Redzot, ar kādu sparu puikas trenējas, ir pilnīgi skaidrs, ka vismaz šobrīd viņi visi grib kļūt par futbola zvaigznēm. Skatos augstākas līgas, spēlēju jau Anglijā un gribētu līdzināties viņam. Un tikt arī tur. Viens ir Cristiano Ronaldo, Lionels Messi. Tie 2 vislabākie, man liekas. Māk iesist vārtus, padot piespēles un apiet spēlētājs. Jūnija beigās jaunie Audas futbolisti dosies ceļā uz vienu no pasaulē lielākajiem jauniešu futbola turnīriem Piteās Summer Games 2012 Zviedrijā, kur dažādās vecuma grupās piedalās vairāk nekā 700 komandu. Zviedrijā Auda spēlēs jaunās formās, kas iegādātas pateicoties projekta Labie darbi piešķirtajam finansējumam. Labie darbi bija tāda ideja, ko var teikt, paņēmām no citiem. Bijām redzējuši, ka citi sporta klubi piedalās un veiksmīgi piedalās, iegūst finansējumu. Tāpēc nolēmām arī mēs pamēģināt veiksmi. Uzrakstījām projektu mums apstiprināja un tad sākām strādāt. Un ar ļoti lielu vecāku un audzēkņu atbalstu, palīdzību mēs arī tikām pie finansējuma no labajiem darbiem. Audas projekts portālā Draugiem LV un telefonbalsojumā saņēma vairāk nekā 5000 balsu. Sacensībās Zviedrijā klubs startēs 5 dažādās vecuma grupās, un tā būs iespēja salīdzināt spēkus ar komandām no dažādiem kontinentiem, tostarp arī Dienvidamerikas un Āfrikas. Mēs mēģinām katru gadu kaut kur ar komandu aizbraukt tālāk braucienu un esam novērojuši, ka parasti, kur mēs esam, tad skandināvu komandas ir tās pašas kaimiņu igauņu komandas, vienmēr viss ir smuki, vienādi noģērbts un izskatās kā tiešām klubs un ļoti labi prezentē savu valsti. Tāpēc tas bija tas mērķis mums iegūt finansējumu, lai mēs varētu nodrošināt visus bērnus ar vienādiem apģērbiem un lai turnīru parādē mēs arī varētu prezentēt Latviju. Mēs arī daudz ko jaunu pieredzi iegūstam, spēlējot pret ārzemju komandām, jo pārsvarā mēs ļoti daudz nebraucam uz ārzemēm. Pārsvarā mēs Latvijā spēlējam, un es domāju, ka ārzemēs interesanti paklausīties, kā viņi runā. Piemēram, mums bija
Zviedrijā spēle pret Dienvidāfrikas komandu, arī kā viņi izskatās, tādi citi melnādaini, un tā arī kā viņi runā, un arī, piemēram, ja mēs spēlējām pret vāciešu komandu, uzreiz varēja redzēt, ka viņiem ir cits spēles stils, un mēs spēlējam savādāk futbolu kā latvieši. Regulāri treniņi spēja pārvarēt slinkumu un reizēm samierināties arī ar zaudējumiem. Tas jāmācās jaunajiem spēlētājiem, lai sasniegtu futbola virsotnes. Bērniem ir grūtākais ir tas, ka nevienmēr visiem viss sanāk, un grūti ir bērnus motivēt strādāt tālāk, jo nevienmēr vislabākais futbolists izaug no tā, kurš bērnībā ir pats labākais. Dažiem ir ļoti strauji progress, bet pēc tam viņš apstājās, citiem ir lēns, bet tomēr beigās pamatīgs tas progress. Silvestrs futbolu spēlē jau 3 gadus. Līdzās treniņiem un mācībām skolā viņš apgūst arī bungu spēli. Lai arī futbola treniņi mēdz būt fiziski grūti, Silvestrs savu nākotni redz tieši futbolā, nevis bungu spēlē. Man tas padodas, patīk, un bungas tāds hobijs paspēlēt vienkārši skolā. Jo neviens cits man tā nepiesaista, tikai bungas tā. Un gribas pelnīt ar to naudu nākotnē. Galvenais jau ir tas, lai bērniem ir prieks par to, ko viņi dara. Rezultāts mums kā klubam nav pats svarīgākais. Galvenais būs rezultāts tad, kad viņiem būs 16 gadi. Cik no viņiem spēlēs Latvijas izlasē un cik būs profesionāli sportisti pēc tam. Kā runā kaut treneru kursos dažādos, ka mums stāsta, un tad ir ļoti labi, ja jau no 100 cilvēkiem izaug viens, ja tur kaut kāds. Un es priecāšos par jebkuru, kas mums audzēknis tiks kaut vai jauniešu izlasē uzspēlēt, pamēģināt. Bet lielā daļā gadījumu tas ir arī atkarīgs no viņiem pašiem. Ja, jo bērnu vecumā daudz viņi spēlē ļoti labi, un tad ir vecāki, kas viņus atbalsta, bet bieži vien pienāk tas vecums 11 gadi, un tad viņiem nedaudz tā interese sāk zust un gribas citu kaut ko pamēģināt. Pitējās Summer Games 2012 Zviedrijā Audas jaunajiem spēlētājiem būs viena no meistarības pārbaudēm. Tāpēc turēsim īkšķus, lai viņiem izdodas labi spēlēt un godam pārstāvēt Latviju. Es domāju par savu nākotni, es gribētu kļūt par profesionālu futbolistu, un es domāju, ka katrs treniņš ir ļoti svarīgs. Nedrīkst tā vienkārši domāt, kas notiks, ka viena treniņa neaizies. Varbūt tas var izrādīties svarīgākais treniņš mūžā. Tad esam sagaidījuši vasarīgu laiku, un tas ir īstais laiks, lai dotos pastaigā pa parkiem. Rīgā ir daudz ezeru, cauri tek Daugava un tuvumā ir jūra. Bet vai pie visiem šiem ūdeņiem var nokļūt arī cilvēks, kurš pārvietojas ratiņkrēslā? Šodien mēs mēģināsim to noskaidrot, pastaigājoties pa Ķengaraga promenādi. Kā arī pastāstīsim jums par citiem Rīgai tuviem maršrutiem. Vides eksperte Baiba Bicēna izveidojusi dažādus īsākus un garākus pastaigu maršrutus, kas pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos. Protams, nav ideālu maršrutu bez šķēršļiem. Tomēr Baibas piedāvātās pastaigas un ekskursijas ir iespēja un iedrošinājums doties kaut kur mazliet tālāk par ierastajiem ceļiem, ieraudzīt skaistus skatus un interesantas vietas. Man ļoti patīk pastaigāties par Rīgu un pa tās tuvāko apkārtni. Es redzu, ka ļoti daudzas no šīm vietām ir piemērotas arī cilvēkiem ar invaliditāti. Daži ceļiņi ir ļoti labi, kā šī Daugavas promenāde. Daugavas promenāde sākas pie kādreizējās rūpnīcas Sarkanais kvadrāts un beidzas tajā vietā, kur pret Daugavu atduras Kaņiera iela. Apmēram promenādes vidū, pie tirdzniecības centra, atrodas Elles dīķi un bijusī kuģīšu piestādne, kur šobrīd katrā gada laikā var vērot putnus. Promenāde ir apmēram 2 kilometrus gara. Viņa ir pirms 2 gadiem restaurēta un pagaidām vēl nepilnībā, bet viņa ir pilnīgi izbraucama. Un vēlāk viņa pagarinās līdz Rumbulai un tālāk arī līdz centram. Lai papriecātos par skatu, barotu putnus vai makšķerētu, ratiņniekam šeit būs vajadzīgs palīgs, jo slīpums ir tik liels, ka bez palīdzības ar visiem ratiem var ieripot tieši Daugavā. Te ir riteņbraucēju ceļiņš un gājēju ceļiņš. Tikai tiem, kas brauc ar ratiņiem, vajadzētu ievērot to, ka pa riteņbraucēju ceļiņu braukt nevar, ka jābrauc pa gājēju ceļiņu. Kājām gājējs parasti noiet pusstundā, ar ratiņiem, protams, lēnāk. Bet nav jau nekur jāsteidzās, tie vienkārši jāsēž un jābauda skaistie skati. Kā šeit nokļūt ar sabiedrisko transportu?
Diemžēl 3., 7. un 9. tramvajam, kas brauc pa Maskavas ielu, nav pacēlāji. Zemās grīdas tramvaji šeit vēl nekursē. Tāpēc ar ratiņkrēslu Ķengaragā vieglāk nokļūt no Pļauniekiem, Purvciema, Mežciema, Juglas un pat Sarkandaugavas. No turienes uz Rumbulu un Dārziņiem kursē pat vairāki autobusi – 15., 31. un 49. Jāsaka, atklāt patīkam ripot. Pilnīgi tā kā tik gluds tas asfalts ir. Te gan sabirušas visādas skariņas, bet tos tā gribēja vēl noslaucīs. Tas piederās pie pavasara. Manuprāt, ļoti feini. Labs treniņš drusku rokām. Vakaros tas ļoti skaists skats. Panorāmas skats ļoti jauks. Ja paskatās uz to Daugavu, vienreizēji iedvesmojoši, vai negribas dzīvot uzreiz. Bet es skatījos tavā sarakstiņā par šādām skaistām vietām. Diezgan garš tev tas sarakstiņš bija. Tur bija diezgan daudz. Mēs jau bijām Dzeguškalnā, mēs bijām skulptūra parkā Mārupītē. Tās vietas ir izbraucamas, protams, vēlams ar palīgu. Mēs bijām Juglā. Tur ir vairāki skaisti ezeri, Dampurva ezers un Bābelītes ezers un Valna ezers. Un Bābelītes ezeram tiešām var piekļūt klāt? Nē, Bābelītes ezeram nevar piekļūt klāt. Es tā domāju, manuprāt, ka tur... Var piekļūt Dampurva ezeram un Valna ezeram. Diemžēl to Bābelītes ezeru ir tā, ka viņš ir viena no oficiālajām peldvietām, bet gandrīz absolūti nepieejams. Celiņš ir skaists, jā. Bet šis nesaprotamais veidojums, laikam, lai ar mašīnu kāds neiedomājas pārbraukt pāri, tas atkal ir tāds nepamanāms, vai ne? Un, teiksim, kāda vecāka gada gājuma cilvēks, kuram ir vājāka redze, var šādu nepamanīt un arī paklupt. Ja, priekš vairedzīgiem cilvēkiem tas ir, šeit vajadzētu būt apkārt kaut kam spilgtākā krāsā, jo diezgan tāds nepamanāms šķērslis. Redz, esam nokļuvuši līdz celiņa galam. Bet līdz Putnu tornim tomēr netikām. Putnu tornis ir mazliet tālāk. Ja būtu kāds palīgs, varbūt tās varētu arī aizstumties. Bet velobraucēji savukārt tiek noteikti arī līdz Putnu tornim. Kad pāris simt metri izskatās vēl uz priekšu. Ja ir palīgs, tad nelielo ceļu posmu pa Grunsceļu, protams, var veikt un nokļūt līdz galamērķim Putnu vērošanas tornim. Tomēr torņa konstrukcija ir tāda, ka ar ratiem tajā nekādi nevar tikt augšā. Tāpēc putnus var mēģināt vērot turpat torņa pakājē. Lūk, un tad, kad tu kādu brīdi riktīgi stumies, tad atkal ir šis taisnais posms, uz kuru tu vari mazliet atpūsties. Un tas ir, manuprāt, ļoti pareizi atbilstoši visām normām taisīts. Ir kādi, varbūt tā šeit ir bišķi garāks tas posms, tas stāvais ir kādi 10 metri, un tad ir atkal kādi 4-5 metri ir atkal, kur tu vari atpūsties, atpūtināt rokas, apstāties, un atkal var braukt tālāk un pārvarēt nākošo slīpumu. Jo, ja viss šis kalns būtu tikai slīps, tad ratiņniekam būtu diezgan grūti. Diezgan pagrūti tikt augšā bez šiem atpūtas starplaukumiem. Pastaiga pa Daugavas promenādi ir tikai viens no Baibas Bicēnas izstrādātajiem maršrutiem. Ar citām interesantām vietām, kas pieejamas ratiņniekiem, var iepazīties Invalīdu un viņu draugu apvienības mājaslapā Apērons, Baibas Bicēnas Facebook profilā un portālā Draugiem LV. Rīgā dzīvo trešdaļa Latvijas iedzīvotāju un arī lielākais daudzums ratiņnieku, kuri daudz kur var nokļūt ar sabiedrisko transportu. Pirmās un otrās grupas invalīdiem sabiedriskais transports ir bez maksas. Tāpēc šeit nederēs atruna, ka mums nav naudas braukšanai. Šī atpūta ir bez maksas. Tāpēc novēlu jums sportisku, aktīvu un priecīgu nedēļas nogali. Atā, un tiekamies jau nākamajā raidījumā.